Artūra Irbes pirmais lielais pieteikums Nacionālajā hokeja līgā nāca viņa otrajā sezonā San Jose Sharks rindās. Zīmīgi, ka savu pirmo sauso spēli NHL karjerā Artūrs aizvadīja 1992. Gada 17. novembrī pret Losandželosas Kings tieši dienu pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas. Tā bija izcila dāvana sev un visai Latvijai, piesakot jaunus, ambiciozus mērķus pasaules spēcīgākajā hokeja sabiedrībā. Tajā vakarā Artūrs savā mūrī pavadīja visas 60 minūtes, neutralizējot 39 pretinieku raidījumus. Latvieša cietoksni tajā vakarā mēģināja ieņemt tādas hokeja zvaigznes kā Robs Blakes, Pols Kofijs un Luks Robitails. Uzbrukuma smailē darbojās arī somu leģenda Jari Kurī un zviedru snaiperis Tomas Sandstroms. Lai gan todien ierindā nebija paša Veina Gretzka, Losandželosas klubu uzskatīja par neapšaubāmu favorītu. Šīs sezonas kopējā statistika 7 uzvaras un 26 zaudējumi var šķist pieticīga. Ir svarīgi atcerēties kontekstu. Tā bija tikai Sharks organizācijas otrā sezona līgā, un komanda vēl atradās savas veidošanās stadijā. Irbe laukumā pavadīja 2074 minūtes, tiekot galā ar 1108 metieniem, kas tā brīža aizsardzības sistēmā bija milzīga slodze jebkuram vārtsargam, taču patiešām spoža mūra ēra sākās nākamajā 93. 94. gada sezonā. Artūrs laukumā devās 74 spēlēs, kopumā vārtos pavadot vairāk nekā 4400 minūtes. Viņš bija visas līgas līderis aizvadīto maču un spēles laika ziņā, kļūstot par neapstrīdamu Sharks pirmo numuru, kamēr dublieris Džimijs Vaits spēlē iesaistījās vien 15 reizes. Irbe uz saviem pleciem iznesa visu sezonas smagumu, atvairot 1855 metienus un vidēji spēlē ielaižot 2,84 ripas. Ar latvieti vārtos Haizivis regulārajā čempionātā izcīnīja 30 uzvaras, 3 reiz atstājot pretiniekus uz nulles. Irbes sniegums vārtos ļāva viņam ierindoties starp līgas labākajiem, 6. pēc izcīnītajām uzvarām, 4. pēc atvairīto metienu skaita un 1. pēc aizvadītās slodzes laukumā. Tā bija īpaša sezona latviešu hokeja draugiem, jo paralēli Artūram spoži spēlēja arī aizsargs Sandis Ozoliņš ar 26 vārtu gūmiem un 38 rezultatīvām piespēlēm. Ozoliņš 81 spēlē sakrāja 64 punktus, kļūstot par vienības 3. rezultatīvāko spēlētāju. Viņam priekšā vien bija pieredzējušais krievu uzbrucējs Sergejs Makārovs, kurš iekrāja 68 punktus. San Jose klubu uzticība Latvijas hokeja skolai attaisnojās ar uzviju. Tas bija milzīgs grūdiens abiem spēlētājiem, ļaujot pieteikt sevi kā augsta kalibra hokeistus NHL ilgtermiņā. Vērts uzsvērt, ka 74 spēles sezonā vārtsargam mūsdienu un arī tolaik NHL ir gandrīz neiedomājams rādītājs. Tas parāda ne tikai Artūra fizisko izturību, bet arī to, cik kritiski svarīgs viņš bija Sharks komandai katrā mačā. Pateicoties abu latviešu fenomenālajam sniegumam, San Jose Sharks pirmo reizi kluba vēsturē vēra Stanleya kausa izslēgšanas spēļu durvis, taču pirmajā kārtā viņus gaidīja teju it kā nepārvarams šķērslis - jaudīgā Detroitas Red Wings vienība. Šī komanda bija pārpildīta ar nākamajām hokeja slavas zāles leģendām - Dino Ciccarelli, Polu Kopiju, Sergeju Fjodorovu, Marku Hovu, Niklasu Lindstrēmu un kapteini Stīvu Aizermenu. Turklāt pie Detroitas stūres sēdēja stratēģis Skotijs Bowmans, treneris, kurš uzvaras formulu zināja labāk par jebkuru citu pasaulē. Pretī šādai elites uzbrukuma mašīnai stājās Sharks ar savu mūri vārtos. Sērija izvērtās par īstu trileri, kurā San Jose spēja paveikt sensāciju 7 spēļu trilerī ar 4-3 izslēgt Detroitu, radot vienu no lielākajām outsideru uzvarām līgas vēsturē. Šis panākums un tam sekojošā sīvā cīņa konferences pusfinālā pret Toronto Maple Leafs kārtīgi nostiprināja Irbes, var teikt, zvaigznes statusu San Jose līdzjutēju vidū. Tieši šajā pavasarī Iesauka mūris ieguva savu patieso vērtību. Artūrs šajos izslēgšanas mačos bija starp pašiem labākajiem visā līgā. Viņš ierindojās 5. vietā gan aizvadīto spēļu skaita, gan izcīnīto uzvaru ziņā, laukumā pavadot vairāk nekā 806 minūtes. Irbe neutralizēja 349 pretinieku metienus sērijā pret Detroitu, reizēm demonstrējot kaut ko līdzīgu hokeja akrobātikai. Nemazāk iespaidīgs bija arī Sandis Ozoliņš.
izslēgšanas spēļu gaitā viņš 14 mačos izdalīja 10 rezultatīvas piespēles, vidēji spēlē krājot 0,71 punktu. Tas Sandi ierindoja starp 10 rezultatīvākajiem aizsargiem visā playoff skrējienā. Jāņem vērā, ka tajā pavasarī rezultatīvākais aizsargs Brians Leach aizvadīja par 9 spēlēm vairāk. Arī regulāro sezonu Ozoliņš noslēdza kā 11. rezultatīvākais aizsargs visā līgā, no labāko desmitnieka, atpaliekot vien par 2 punktu tiesu. Šis pavasaris skaļi pieklauvēja pie NHL durvīm, liekot saprast, ka 2 spēlētāji no Latvijas var būt liels spēks, kas gāž hokeja milžus no viņu kalniem. Brīdī, kad šķita ceļš vedīs tikai taisni uz priekšu un uz augšu, nemirkli neskatoties lejup, Artūrs saskārās ar likteņa pārbaudījumu, kas spēja salauzt cilvēku gan psiholoģiski un vēlāk arī fiziski. Vasarā šķietami naivā un sadzīviskā situācijā latviešu vārtsarga roku sakoš pašas suns. Šī trauma bija tik nopietna, ka tā apdraudēja ne tikai atgriešanos uz ledus, bet arī profesionālo karjeru kopumā. Taču tās nebūtu Artūrs Irbe, cilvēks ar nesalaužamu cīnītāja dvēseli, kurš pēc kritiena okeāna dzīlēs nespētu uzpeldēt atpakaļ saules gaismā. Viegli nebija. Skeptiķi un eksperti mēļoja, ka Arčijs vairs nav tas pats vārtsargs, kuru hokeja pasaulē iepazina un iemīlēja 94. gada pavasarī. Statistiskie rādītāji neizbēgami slīdēja uz leju un sekoja likumsakarīgas pārmaiņas. 96. gadā Irbe nonāca Dallasa Stars rīcībā, lai gan tur viņš vairs nebija neapstrīdams pirmais numurs, jo priekšā bija 3-kārtējais Stanley kausa ieguvējs Endijs Mūks. Pats galvenais bija fakts, ka Artūrs atkal varēja nodoties savai sirdslietai. Hokejam. Gadu vēlāk, jau Vankūveras Canucks rindās, konkurence kļuva vēl sīvāka. Par spēles laiku nācās cīnīties ar 2 kanādiešu vārtsargiem – Kirku Maklīnu un slaveno Šonu Burku. Tajā sezonā vārtsargu rotācijā tika iesaistīti pat 5 dažādi vīri, taču tieši Artūrs, pateicoties savai darba etikai, izkaroja lielāko spēles laiku, aizvadot 41 maču un laukumā pavadot gandrīz 2000 minūtes. Viņš atvairīja 891 metienu, vidēji spēlē ielaižot 2,73 rīpas. Artūrs Irbe hokeja pasaulē pierādīja, ka viņā deg īsta sportiskā liesma. Viņš bija hokejists, kuram, aizvarot durvis, viņš atradīs ceļu pa logu. Viņam vajadzēja tikai iespēju sevi apliecināt kā pirmo numuru, jo skatīties maču no rezervistu soliņa vai dalīt spēles laiku ar kādu viņa raksturam nebija pa spēkam, un šādu iespēju, kas vēlāk kļuva par viņu otro hokeja jaunību, viņš izcīnīja Karolīnas Hurricanes organizācijā. Savā debijas sezonā Karolīnas Hurricanes rindās Irbe nodemonstrēja elites līmeņa stabilitāti. 62 regulārā čempionāta spēlēs Artūrs savos vārtos ielaida vidēji vien 2,22 ripas, atvairot zvaigžņota līmeņa 92,3% pretinieku metienu. Viņa rēķinā 27 uzvaras, 20 zaudējumi pamatlaikā un 12 neizšķirti, ar 6 sausajām spēlēm un vairāk nekā 3600 laukumā pavadītām minūtēm. Latvietis kļuva par komandas galveno vilcējspēku, kamēr viņa dublieris Trevors Kīts iesaistījās 25 mačos. Irbe savā virzienā uzņēma milzīgu darbu apjomu. Viņš bija 6. visvairāk nodarbinātais vārtsargs visā līgā, atvairot 1618 metienus. Statistikas ailēs Artūrs atradās blakus pašiem labākajiem procentuāli atvairīto metienu ziņā. Viņš ieņēma augsto 4. vietu visā NHL, piekāpjoties vien tādām leģendām kā Dominiks Hašeks. Salīdzinājumam, tajā gadā visvairāk maču 70 aizvadīja Martins Brodērs, taču Irbes efektivitāte bija tā, kas piesaistīja Ziemeļamerikas hokeja apskatnieku uzmanību. Šāds sniegums nepalika nepamanīts. 99. gadā Artūrs Irbe tika izvēlēts dalībai NHL visu zvaigžņu spēlē. Šajā prestižajā fórumā viņš ierakstīja savu vārdu vēsturē, kļūstot par pirmo vārtsargu, kurš šāda mēroga paraugspēlē ticis pie rezultavitātes punkta, izpildot precīzu piespēli komandas biedram. Pateicoties spēcīgajam vārtsargu tandēmam, Karolīnas klubs pirmo reizi kopš 92. gada un pirmo reizi kā Hurricanes organizācija kvalificējās Stanley kausa izcīņai, turklāt darīja to kā Dienvidu austrumu divīzijas uzvarētāji. Tomēr komandai bija
bija arī savi vājie punkti. Īpaši piekliboja vairākuma realizācija, kur ar pieticīgajiem 10,99% vienība ieņēma vien 27. vietu līgā, bet, kā mēs visi zinām, banāli izsakoties, vairākums baro, lai gan tajā pavasarī Hurricanes ceļš aprāvās jau Austrumu konferences ceturdaļfinālā pret Bostonas Bruins. Bija skaidrs, ka pamats lieliem panākumiem ir ielikts. Kā mēdz teikt, labs nāk ar gaidīšanu, un katram lielam sasniegumam ir savs laiks un vieta. Jau nākamajā sezonā Artūrs burtiski okupēja Karolīnas vārtu rāmi, kļūstot par līgas noslogotāko vārtsargu. Viņš aizvadīja 75 mačus, izcīnot 34 uzvaras un laukumā pavadot 4345 minūtes. Šajā regulārā čempionāta kampaņā Irbe bija pirmais aizvadīto spēļu ziņā, atstājot aiz sevis tādus grandus kā vācu mašīnu Olopu Kolcigu un kanādiešu izcilnieku Martinu Brodēru. Mūris ieņēma 5. vietu līgas uzvarām bagātāko vārtsargu sarakstā un bija otrais visvairāk nospēlēto minūšu ziņā, atvairot 1683 pretinieku metienus. Taču ar to Artūra izturības rekordi nebeidzās. 2001. gada sezonā latvietis gāja vēl tālāk, aizvadot 77 spēles, vairāk nekā jebkurš cits vārtsargs līgā. Viņš bija pārliecinošs līderis nospēlētajās minūtēs 4405 un atvairītajos metienos 1767, kā arī ierindojās 5. vietā visā līgā ar izcīnītām 37 uzvarām, kamēr Artūrs kā dārgs vīns turpināja nobriest Karolīnas organizācijā lielākām uzvarām. Tojās kaut kas emocionāli un sportiski grandios. Lai Hurricanes ģērbtuvē atkal skanētu latviešu valoda, vienībai uz neilgu laiku pievienojās Sandis Ozoliņš. Šoreiz jau pavisam citā statusā. Sandis bija kļuvis par Stanleya kausa ieguvēju un viena no spožākajām līgas zvaigznēm savā ampluvā. Un tad pienāca 2002. gada pavasaris. Tas bija Artūra Irbes NHL karjeras everests un lielā iespēja kļūt par otro latvieti vēsturē, kuram dota iespēja pacelt virs galvas hokeja lielāko trofeju Stanleya kausu. Ja regulārās sezonas laikā Irbe spēles laiku vēl dalīja ar amerikāņu vārtsargu Tomu Barasso, tad izslēgšanas spēles kļuva par viņa dominances laiku, lai gan nepieciešamības gadījumā sekmīgi iesaistījās arī Kevins Vīks. Tieši Artūrs bija tas, kurš uzņēmās galveno lomu Hurricanes vēsturiskajā gājienā. Komanda noķēra izcilu ritmu un ar latvieti vārtos Karolīna spēja aizcīnīties līdz pat Stanleya kausa finālam. Diemžēl 5 spēļu sērijā nācās atzīt Detroitas Red Wings pārākumu. Artūrs šajā finālsērijā demonstrēja superzvaigznes cienīgu sniegumu. 18 izslēgšanas mačos viņš vidēji spēlē ielaida vien 1,67 ripas, bet viņa atvairīto metienu procents sasniedza fenomenālu atzīmi – 93,8%. Vairākās būtiskās statistikas ailēs Irbe ierindojās starp 5 labākajiem līgas vārtsargiem, kārtējo reizi pierādot, ka mazais latvietis spēja individuāli uz saviem pleciem aizvilkt komandu līdz pašai virsotnei. Raugoties no sportiskā viedokļa, Artūrs savas karjeras laikā bija pelnījis šo trofeju varbūt vairāk nekā kāds cits. Viņa sniegums NHL gadu gaitā bija pārliecinošs, taču sports nevienmēr dāvā laimi tiem, kuri to ir pelnījuši. Hokejs pirmkārt ir komandas spēle, un kā mēdz teikt, uzvar spēcīgākais. Tomēr savu lielāko uzvaru kā hokejists Artūrs Irbe ir izcīnījis. Viņš sevi realizēja pasaules spēcīgākajā līgā kā talantīgu vārtsargu ar abrīnojumu darba etiku. Viņa vārdu ar cieņu piemin NHL laukumos un gaiteņos vēl šodien. Un tā ir vislielākā uzvara, ja tavs uzvārds hokeja vēsturē tiek ierakstīts nevis tikai ar skaistiem cipariem, bet ar neviltotu abrīnu par tavu raksturu un meistarību.